Sveicināts Adventure motobraucēji! Dodamies atkal pie dabas, lai ierakstītu šo Dūro garāžu sarunu epizodu. Šoreiz tiekamies ar 3 tēviem – Roli, Robertu un Lauri, kuri ar mocīšiem ir atbraukuši kopā ar savām meitām. Un runāsim par to, kā ir braukt kopā ar bērniem. Kas jāņem vērā no drošības viedokļa, kā sagatavoties un arī ko par šo visu saka pašas meitenes. Nu ko, laižam gaisā šo epizodu. Varam, jā? Varam. Čau visiem. Mēs sākumā laikam vajag kaut kādu apdāvināšanos rekojas meitenēm, bet jums būs jāsadalās. Es tā kā nezināju, cik daudz jūs būsiet. Jums ir jāsadalās. Tavs uzdevums ir sadalīties, jā, ar visādiem tur, nezinu, Auduro, mutes, tur skalojumu. Un tev kafiju. Mēs tev dabūsim kafiju. Tev jau kafiju, es starp citu kafiju aizmirsu paņemt līdzi. Man? Un tev arī būs kafija. Man būs kafija? Būs kafija. Man jau ir kafija. Šitā kafija, starp citu, es aizmirsu paņemt līdzi kafiju, un šitā kafija ir bijusi Marokā. Tā ir tā kā atvesta, aizvesta tur, neizdzērta un atvesta apakaļ. Iedos vēl uzlīmes arī. Jā, super. Vai, reku maziņā vēl nokrita, jā. Tā Emelīna, jā? Mēs iekārtojamies ērtāk, un šoreiz mēs esam super daudz, vienkārši, man liekas, nevienā sarunā mēs neesam bijuši tik daudz, kad vesels pulks, un mums ir pievienojušās šoreiz 3 dāmas. Bija domāts pat 2 būs, bet tagad ir 3 dāmas, 3 drosmīgas dāmas, kuras brauc ar močiem. Tās ir kā mazās motomeitenes. Mazās motomeitenes, un es pirms tam īstenībā interesanti domāju par to, kad mums ir, tā tēma ir, kad vecāki brauc ar moci, ved savus bērnus pie dabas, un mums ir tikai meitas atvestas līdzi. Neviens nav puisi atvedis, neviens čals nav. Meitenes laikam drosmīgāk. Man, diemžēl, vēl bišķiņ Tāpēc aug. Manējais arī vēl aug, man meita arī tādā vecumā. Tas ir tā, kā mēs pirmīt runājām, Laura, kad meitu uztaisīt ir jāmāk. Tās ir juvelieru darbs, zin kā. Kādreiz jau pieaugusi, ar ko vajag reiz vest ar moci. Man nekal nedaudz bija skandāli, tāds mazs skandāliņš, jo dēls skaidrs, kad es saku, 2 nevar vest. Bet dēls tev ir jaunāks, vecāks? Nedaudz vecāks. Nedaudz vecāks? Tad viņam droši vien jā. Viņš jau labprāt pats brauktu, bet... Bet 2 jau nevar, jā, vai ne? 2. Vest nevar. Kāpēc pa labi meita izlēma? Tāpēc, kad es dzirdēju, kad būs viena meita, kad būs otra meita, un tad jau... Jā, noskaidrs. Tad jau meita jāņem līdzi. Un meitai tomēr arī jāvēlt vairāk uzmanības. Jā, un vajag sievai tiesības noteikti, lai var 4. braukt. Process. Ir procesā, jā? Vēl tā kā galīgi nē, bet kaut kāda virzība tiek veikta. Nav jau varianti. Ja tev ir 2 bērni, savādāk paliek viens aiz... Jā, tad abiem 2 jābrauc. Tieši tā. Vai Mēs arī sieva? tieši kaut ko tādu plānojam. Čalim jābraucās pašam braukt ar moci un jāņem, lai pats brauc ar mazo PV50 vai kaut ko tādu sakās līdzi. Es domāju, meitenēm, kamēr vēl pacietība ir, jums jāuzdod kaut kādas jautājumas. Kurus jūs varētu iepazīstināt, pateikt, kā jūs sauc katra? Sveiki, mani sauc Enija. Kurš ir tavs tētis? Tu vari uzreiz pateikt, kurš ir tavs tētis, kurš tev atveda šitajā? Mans tētis ir Rolis. Super. Jeb Rolands. Jā, tad iedod tālāk mikrofonu. Es vienkārši pasaka, kā tev sauc un kurš tavs tētis, lai zina, tā kā tie, kas skatās kaut kur var skatīties, nevis tikai klausās. Tad... Māte arī, droši. Jā, droši. Mani sauc Madara, un tas ir mans tētis Lauris. Super. Mani sauc Evelīna, un tas ir mans tētis Roberts. Super, jā. Un turpināsim vēl ar tevīm. Kā tev patīk braukt ar mocīti, ar tēti, vai kā viņš tev vispār pierunāja? Vai tu pierunāji viņu? Kurš bija pirmais, kurš gribēja tā kā? Es pati gribēju. Tu redzēji, ka viņš brauc, jā, un tad tā kā tēti ņem man līdzi? Tas bija sen? Pagājuši gadu maijā bija pirmais brauciens. Viņi man jau sen prasīja, es teicu, ka nevar, kamēr tu netiec līdz kāpšiem, nevar braukt. Aha. Tiks līdz kāpšiem, tad brauks. Un man mocis pa ziemo Spānijā, tad mēs braucam pa ziemu ik pa laikam uz turienu pabraukāt. Un pagājušā pavasarī es atvedu, mocis tikko pirmā diena bija atvests mājās. Evelīna pa logu ieraudzīja, ka mocis ir piebraucis pie mājas. Es biju iegājis mājā, viņa pat bija izskrējusi ārā. Mēs mājā kaut kā iekšā vai gāja ārā, uzreiz viņa skrien man pretī, tēt, es tieku līdz kāpšiem. Nekas cits neatlika, bija jābrauc tad. Un cik tev ir gadi? 7. 7 gadi, super. Un iedod tālāk, vēl tagad mikrofonu mazliet.
Un kā tev? Cik sen tu brauc ar moci vai kopā ar tēti? Nu, kādus 2 gadus? 2 sezonas. Un pati, cik ilgi brauc ar moci? Pati jau brauc. Var brāļi mocīt kaut ko mēģina. 1 gadu. Nu jā, pagājušām. Šogad nav sanācis. Kādu mocīti viņi brauc? Nu, mazais bērns 125 viņš tāds. Ķīnas. Mazais tā kā PV50. Nu, lielāks. Mazais jau 50, viņš 125, viņš tas jau tāds jau Amīts nolaist zemāk tā, lai var... Lai var zemi aizsniegt, jā, bet kaut kādā krosa trasītē vai kur vai... Nu, pagaidām ar meitu pa sētu un ar dēlu tad jau pa mežiem, pa kalniņiem un tā. Un kā tu izdomāji? Vai tu pati izdomāji, vai tētis prasīja, vai kurš bija pirmais? Es pati gribēju, tāpēc es redzēju, ka brālis brauc. Un tad tu gribēji pati braukt, vai tu gribēji braukt kopā ar tēti? Es gribēju vispirms pati braukt, un tad ar tēti. Pareizi ir, tā, kad tu izaugs, tad tev būs tiesības noteikti, vai ne? Un mocis lielais vai arī krosā brauks. Jā. Super. Tu vari iedāt mikrofonu vēl uz priekšu. Jā, pastāstīja tu mums arī, kurš no jums bija pirmais, kurš tā kā iniciators? Man tētis piedāvāja pabraukāt ar moci, un tad man ļoti iepatikās braukt ar moci. Bet viņš pats pirmais, viņš teica, ka tu kā pamēģini, tev nebija bail? Nē. Nebija bail, jā? Tu biji redzējis, ja kā tētis brauc, un tad... Un cik tev ir gadi? 11. 11. Un no cik gadiem tu jau brauc? Nu, kaut kādiem 10. Šī ir 3. sezona. Šī ir 3. sezona. Tad no 8 sanāk laikam, jā? Jā. Laiks atriet. Jā, var iedot tētim, iedot tālāk tētim mikrofonu. Nu kā, pieņemsim, ir, nu, tas... Dzigā, man ir meita arī, bet es esmu nopircis ķiverīti. Bet es neesmu ticis līdz tai braukšanai, un kaut kā tā kā, es nezinu, varbūt man pašam kaut kāds iekšējais, varbūt vairāk uztraukums par to bijis, vai vienkārši nav sanācis. Bet, nu, kā tev bija pirmo reizi tā kā vest bērnu, nu, tagad tu pats brauc, ir viens, nu, tu pats uzņemies sev atbildību, bet kā ir tā kā, kad tev ir... Nu, ja godīgi, pirmā reize bija baigais uztraukums. Baigais uztraukums bija, uztraukums bija mazāks nekā tas ātrums. Vai pat ātrums bija mazāks nekā tas uztraukums, jo pirmā reizē, kad mēs izbraucām arī pa vietējo, kas saka, pa rajoniņu, tur pa mazām grantenītēm, tur asfaltiņš tā pa vieglo, bija tāds no ātrums, es atceros, bija tur, ja nemaldos, 25-30 km/h, jo es jau īsti nezinu, vai viņš saprot, tas bērns, kā turēties. Es saku, turies, jūtu it kā laiku brīžam, tā kā rokas palaižās vaļā, nu, tur nevar saprast, tad tu tur sāc skatīties, jā. Un pats sākums bija tā, ka bija ļoti problemātiski, ko es arī rekomendēju uzreiz, ja grib braukt ar bērnu, nopirkt komunikācijas sistēmu. Jo ne tu saproti ar viņu, kā komunicēt, vai tu caur ķiveru tur bļauj kaut ko, viņš tev tur bļauj pretī, tu nesaproti īsti, jā, un tam līdzīgi. Bet tad, kad es jau sapratu, kad viņi jau brauc, viņi saka, jā, viss ir forši, jūtās droši, iekrampēs, es tev jūtu vēderu, kā viņi turās, viss aizgāja, viss tā pamazām. Nebija domā sākumā lietot to, es speciāli nopērkam tā josta, kas tev sprādzējās pie tevīm bērns klāt. Nu, kad var Man ir kā reizīt par šo jostu. Es arī, tad, kad domāju meitu vest līdzi ar mocīti kaut kur, tad es tieši pasūtīju, lai man ir veikalā, lai stāv un nu, tā saprast, kāda viņi izskatās un tāda sīkumos. Un es sapratu, ka viņi kaut kā nav. Jā un nē, jo tad tie rokturīši it kā ir, bet tas bērns kaut kā instinktīvi grib ķerties. Riņķi, un tad nu, citreiz stiprāk, citreiz vajag, un tu viņu vairāk jūti. Tas ir tā, ka jūšams kopā. Jā. Un jūt, jā, kā reaģē bērns uz nu, kaut kādiem līkumiem, ātrumiem, pātrināšanām, bremzēšanām. Nu, tāds drošāk tad uzreiz liekas. Tas tāds, nu nē, tos rokturīšus nevajadzēs. Un kā tev arī ir brauc ar komunikācijas sistēmu? Man ir, jā, bet bērniem nē. Es esmu viņiem pateicis, ja kaut kas, tad nu, kaut kā iebakstī, iedur, vēl kaut kā, uzreiz stājos, prasu, vai arī brauc lēnāk, tad paprasu, jo nu, pie liela ātruma nevar dzirdēt, nu, uz šoseis. Bet tā, pa meža celiņiem šeit, piemēram, braucot, nu, paprasi, viss ok, viss kārtībā. Jā, var uzmāt ar galvu vai uzbukņīt. Nu, tas ir neliels ātrums, kad tu pa mežu brauc, tad tomēr tu jau vari dzirdēt. Nu, salīdzinoši.
Jā, vēl viena tā lieta, kad, man liekas, bērniem ir dzirdēts, es nezinu, nav pieredze to, kad vispār arī cilvēks otrs pasažieris, kad tev brauc, viņš var tā kā sākt mikt ciet no tās skaņas. Jā. Ir kaut kas tāds dzirdēts. Man ir bijis tā situācija, kad Enī jau peld jau aizmugurē. Braucām pa šoseju. Ar bērnu vispār mēs izvēlamies tādas viegli maršrutiņas tādas, lai bērnam, protams, citreiz mēs trāpamies, jā, mums ir bijuši tur tas paša video, kur mēs esam filmējuši arī. Braucam pa šosei, saprotu, ka paliek garlaicīgi. Tev jau pašam arī normāli paliek garlaicīgi, ka tu brauc jau jāturpina pa šosei. Un es jūtu, ka rokas paliek tāds vaļīgs, nejūtu pie muguru vairāk. Un es tā ar roku sāku ķert, purināju, un tad man arī tā komunikācijas sistēma vēl nebija. Un tad es pats dabūju grozīties, liels ir ātrums, tur dabūju bremzēt, un tagad, prasīt, kas viss ir kārtībā vai kaut kas notika. Arī bija tā, ka, bērns ir bērns, ātri mašīnā aizmiega, tas pats arī uz moča bija vien brīdi, bet tāpēc, tas ir viens ir komunikācijas sistēma, kas ir ļoti svarīga man. Un tagad es jau šī 3. sezona jūtos jau drošāk, viņam apmēram ziņau. Esmu iemācījies arī tāpatās kā cilvēki divatā brauc iemācīt, kad es braucu pa bedrēm kaut kur, ka viņi pieceļās kājās, kur rokas pleci likt jau un tam līdzīgi jau. Manuprāt, drīzākais vajadzētu sākt ar Goldwing motociklu, kad liek pret gulēšanu. Kas tur aizmugurē, tur vienkārši izslēgties un gulēt. Jā. Bet atkal tur ir tas, ka tu vairāk tu brauks tikai pa šosei, un tad, man liekas, tas jautrākā daļa tieši ar bērnu, ka tu vari iebraukt kaut kur interesanti, jo šosei baigi fun nav. Redzēsi to Goldwinga videoklipu, kur tas viens čalīts tā kā... Brauc kaut kādā kalnā augšā, jā? Jā. Galīgi dūls. Man Evelīna arī ir aizmugurē. Nāk tev miegs? Nē. Tu viens ciet? Nē. Es speciāli viens pogojas pagriezis, lai es redzu, ko viņa aizmugurē dara. Bet tas ir, kad man jau pirmajā reizē man nebija komunikācija, pēc tam tā bija jau komunikācijas sistēma, es varēju runāt ar viņu. Un spoguļu redzu, viņa ķiver zodu nokus man uz muguras un viss acis ir ciet. Bet tomēr piekrīt, ka komunikācijas sistēma tas ir tā drošība ar bērnu. Jā, mums bija jābrauc. Mēs braucām mēs pagājušajā gadā bijām, viņi 5 dienas pa Sāremā, Hilmā braukājām. Tas bija ceļš mājā no Igaunijas pie Pērnavas, vēl jābrauc vēl 1,5 stundu līdz mājai, un viņi tagad man sāk mikt ciet. Tad es sāku vienkārši runāt ar viņu pa viņai interesantām tēmām. Un uzreiz tādā haipā augšā, un tur runājās, kaut kā visu to ceļu arī nopļāpāja tā arī. Ja es tev redzu, tev mocītam arī ir kaste aizmugurē. Jā. Tā kaste tā apzināti tieši braucot ar bērnu, vai tu vienkārši tā ir vienmēr tev līdzi, vai... Jo tā arī, man liekas, tas tā drošības ziņā, ja, piemēram, tu braucot ar bērnu, kad ir kaut kāds tā kā vai soma vai kaut kas aizmugurē, piemēram, mazums, viņš iemieg, lai viņš nav tā, kad uzreiz var noslīdēt nost. Nē, esmu braucis ar bērnu bez kastes, man vienmēr viņa tur ir bijusi, bet bez kastes nebūtu forši, nebūtu droši. Tā, protams, tā dod drošības sajūtu. Es varu arī atvērt bieži gāzi, un es zinu, ka viņi neaizlidos uz aizmuguri. Jā, uzreiz iesēdīsies tajā kastē apmēram. Par kasti arī man ir bez kastes un tāda mīkstā somiņa ir. Bet es ik pa brīdim kādu mocīti paņemu no darba un ir kaste ar mīkstumiņu tieši pie kastes. Un tad tas ir veids, kā es ar sievu pabraukt, jo bez kastes viņai ir sarežģītāk, jo visu laiku jāiespringst. Uz muguras slodze un, kam ir muguras problēmas, tad tur nesanāk atslāps. Visu laiku tāda pie ātruma pārslēgšanām, bremzēšanām, gāzēšanām, tad tāda raustīšanās ar kastiņu, saka, vispār lieliski. Ja vēl mīkstumiņš, tad sēdi un sēdi. Tu brauci, tu vari atliekties apakaļ. Var pabaudīt vairāk ceļu. Jā, bērns var, arī tu zini, ka tur vismaz kaut kāds atdurs punkts ir, mazums tu vienkārši pats paslidinies uz apakaļ, tu viņu vienkārši, pietur pie turienes. Jo arī par tām siksnām no vienas puses izstāst teorētiski baigi forši, ka tev tā siksne ir bērnam, bet, piemēram, ja mazums kaut kas, tur tajā situācijā es nezinu, vai labi, ja tas bērns ir piesiets pie teviem klāt. Man sieva to paši jautāja, kad vai nevar tur Evelīna kaut kā piesprādzēt kaut ko. Es teicu, ka nē, nekādā gadījumā es negribu nedodies, kaut kāda avārija, kaut kas. Ja mēs lidosim kopā un es ar savu svaru viņai uzlidošu virsū. Jā. Un to arī var, ja piemēram ir šļūts, tu jau spēj viņu, kaut kā pavilkt sev kaut kā priekšā, kaut kā sagrupēties, varbūt arī, ir arī videoklips, gan jau visi redzējuši, ka brauc tur vīrs ar sievu ar moci, slapšs laiks, riktīgi līs un gāžās. Viņš vienkārši arī kaut kā sagrupējās, šļūst pa to asfaltu, bet savelk, pievelk viņu kopā un pats uzņem to lielo sitienu. Tas noteikti jātrenē.
Cik reizi jākrīt, jājautā. Jājautā bērnam, cik reizi ir gatavs. Ejam šodien patrenējies. Šodien treniņu bērnam ar vai pajautāt, cik reizi tu būs gatava ar manim tagad krist. Lai patrenētos. Jā, mums vajag... Paskaties blakām sev acis. Jā, cik reizi apstrāgli. Vairāk nebrauks, jā, būs ar Škodu jābrauc. Es, kad pirmo moci pirku iepriekšējo Triumfu, prasīju veikalā Arnim Bodonam par inventāru, ko tie teiks, kādu, ko labāk ir jēga naudu terēt, nav jēga naudu. Tad viņam man patika ļoti viņa atbildi. Viņš teica, nav jautājums, vai tu šļūksi. Tad, kad tu šļūksi, tad tev nevienas divlūkšanas nekas vairs nepalīdzēs, tikai tas, kas tev būs mugurā. Nu, ja tu būsi loks un braukšu šortiņos, nu, tad pats vainīgs. Diemžēl tā ir. Vai tu neesi kritis, vai tu kritīs? Jā. Nē, te ir tas ar stāsts, kad, piemēram, mēs ar bērnu, mēs nekur baigi pārgalvīgi vispār nebraucam. Protams, mums ir tīrais, es arī tāpēc apzinos arī tos ekipējumus tagad uzvilkt viņai to lielo jaku, smago šajā laikā karstajā, bet sevišķi jau tas ir, nu, pirmkārt nērt un bērnam to baigo diskomfortu var iedot, jā, un tad mēs arī izvēlamies tā maršrutu, es uzreiz zinu, ka jā, mēs brauksim šovakar vai rītdien, mēs braucam ar hamokiem, pie dabas tas apmēram izplānojam maršrutiņu, tādu pa vienkāršu, nevis jātur pa savam, jā, un tad ir tāda vienkārši, citreiz mums ir vienkārši vispār tāda kafijas brauciena, un tad es ar tā visu uzvelkam tur lielākas zābaciņas, džinsus uzvelkam jaku kaut kādu, un vienkārši aizbraucam, nezinu, tur līdz pat degvielas uzpildes stacijai, iedodam bērnam prieku, pēdam friškas, jā, padzer kafiju, kaut vai šokolādes dzerenu un viss. Tāpēc, jā, nu, jā, jau kaut kur tālāk, to, ko tu stāstīji, jā, kad brauc kaut kādi hījumā, sārēm, tur vēl kaut kāds ceļams, nu, tad, no, protams, tu vairāk padomā par ekipēm, tāpēc, ka tu nevar zināt, kas notiks tādā tālā braucienā. Noteikti vēl par ekipēm atgriezīsimies, bet vēl tā piedomājiet par šo, nu, ierunājis par to tālāk. Kur ir tā tālākā vieta, cik jūs tāds lielākais piedzīvojums, kas jums ir bijis katram ar bērnu? Ar moci? Jā. Šis? Šis ir bet respektā padās, nu, no Rīgas ir gabaliņš. Jo pārsvarā es gan vienu, gan otru bērnu, mēs, nu, netālu no mājām ir meži, un tad mēs vairāk par tādiem, nu, čērņi, tā varētu teikt. Pa meža celiņiem, pa dublītes, vēl kaut kas, nu, tāds. Un tas ir, nu, kaut kādas plus mīnus pāris stundiņas, ir 2, varbūt kādreiz 3. Tā pariņķojam, nu, dažādas maršrutiņas, bet tā tālāk, nu, šis ir tālāk. Tu trenē savu meitu hardcore. Lēnītēm. Nu, jā, nu, ko viņi pa asfaltu brauks, no? Pasaules var ar mašīnu braukt. Vai arī ceļojumā, tad jau, nu, skaidrs. Bet tad jau, nu, tas pagaidām nav tik daudz tā brīvā. Jā, un Robert, kā tev ir, kas jums ir kaut? Tas, ko es minēju, Sārimā Hilmā salas pagājušajā gada augusta beigās, 5 dienas braucām. Mums bija, man čoms ar draudzeni brauc, un viņi nebija hamakos nakšņotāji. Viņi teica, viņi tā pa viesnīcām. Andrīts, jā? Nē, Andrīts, Goblinam dēls Jākaps. Ar draudzeni. Viņam atvaļinājums, viņi teica, viņi grib čilā viesnīca, baseiniņš tā, pilnīgi neiespringstot. Es saku, izklausās baigi labdevējs ar Evelīnu. Evelīna arī piekrita, un tad, jā, principā vakarā bērnam iedod viesnīcu, tur Hilmā Sārnamā tās viesnīcas baseiniem pilnas, un viņas tur nav dārgas. Iedod viņai baseinu, un viss ir labi. Pa dienu, kā mēs tur braucam, viņai viss labi, viss apmierina. Tur kaut kur tetiņš, kaut kur asfaltiņš. Jūs arī palikāt kaut kādos hamakos vai tikai? Nu, nē, tas bija tikai nakšņošanām viesnīcās, jā. Kā bija pa tetu braukta bērnu kopā? Vispār nekāda problēma. Viņi tur aizmugurē, tur, man liekas, ka tur viņi varētu uz rokām stāvēt. Kamēr es pa teicu braucu. Diezgan ir ok braucams viņš tas Hilmā. Ne, tāds? Jā. Citur smilšaināks, citur nē, bet tā braucams, jā. Nu, pat arī divatā, jā, tā. Nu, cik es dzirdēju, ka viņi diezgan tās salas ir tādas, jā, kad smilšainas. Nu, es viņu braucot aizmugurē nejūtu. Jā. Vispār nejūtu. Tas mugursoma. Nu. Vēl vienu kastītu aizmugurē. Jā. Kur vajag, es pieceļos kājās, un viņi pat arī ceļās kājās, ka mēs braucam. Jūs tā, nu, esat sakoordinējuši, ja, kad, nu, piemēram, kad kaut kad jāceļās kājās? Jā, viņi pati to. Es viņai nesaku, kad vajag, es pats pieceļos, un es jūtu, ka viņi pat arī šādi pieceļās. Aha. Tur kaut kādi koki, akmeņi, grāvi, jā, viņi tur pati balansē ņemās darās. Patīk, ka pa dibu mikrofonu viņai. Bet tā kopēšana jau ir bērns, jau tāds kopētājs jau ir, redz, ko tēvs dara. Tu varbūt vari izstāstīt, nu, tikko teici, ka tu celies kājās. Tas ļoti pareizi ir. Tu kaut kā pašai bija tāds instinkts vai aizmugurē ir tā sajūta kaut kāda, nu, vai
Es nezinu, es mēģinu vienkārši piebalinsēt tēti, lai sanāktu pareizi un mēs nenokristu. Tātad, ja jūs krītat, tad tur ir apakaļ, jā? Malācis. Un es domāju arī, man liekas, ka, ja pieceļoties kājās, kad pasažieris arī tas vai, sieva arī kaut vai braucot uz sievu pa tetiņu kaut vai, tad viņš neuzņem tos triecienus no apmīšanas. Protams, sitās apakaļ vai kaut kādā kočkā tu iebrauc tev viņš. Un, jā. Es domāju, ka tas arī viņai bija, ka viņi sāk celties kājās, ka es pieceļos, un tad viņus kaut kādiem pampagiem viņi tāpatās met gaisā. Es jūtu, ka viņi aizmugurē tur lido ik pa brīdim. Jā, ja tu necelies kājās, tad tāpatās tev uzmet kājās, ja uzsitas kaut kādas kočkas. Un kā jums, Roli, kur jūs esat kaut kur tālākais, kur ir būts? Mums vairāk arī tieši tāpatās, kā Lauras minēja, kad arī, ja mēs piemēram paņemam stundas brauciens, mēs esam jau Igaunija, Lietuva, jā, un tad pāris stundas tālākais mums ir bijis Vidzeme, un tad mums arī vairāk ir tāds offroads. Vairāk pa takām ir bijuši tāds, no sākuma, protams, ir kaut kādi čili izbraucieni bijuši pa rajonu, sākotnēji iepazīt vispār, kas ir braukšana, kā svērties, kur kos asfalts grantens, tagad vairāk jau offroadu, pa taciņām, pa single trackiem, jā, kas viņai arī patīk jau, un tur ir bijuši arī tādi izaicinājumi, kad koki priekšā vēl visa kā grāvi, to pat kā Roberts jau minēja, tad arī tur laižam pāri un dubļu stumšanas vēl kaut kas ir bijis jau šādi, jā, un tad, mums vairāk, jā, tālākais, 150 no mājām. Tas ir nākšošana. Meita palīdzēja stumt caur dubļiem? Meita palīdzēja, viņa pat kokam arī, to pat pastāstāja. Tev nākošais jāsaka tētim, lai viņš tev ļauj braukt, tu dod gāzīt, sēdi virsū un lai viņš tev stumj ārā. Kā tev, lai spiež sajūga tavā vietā? Lai izslidina. Un, jā, es domāju, ka vēl par šito runājot par kaut kādas, piemēram, lietas, vai ne, ka braucot offroadā, no vienas puses, man liekas, pat ir drošāk braukt ar bērnu offroadā, jo tu ātri noteikti nebrauks. Nekā, ka tu braukt vienkārši pa šosei vai pa Rīgu kaut vai braukājot pa pilsētu, jo tur tev ir daudz ir daudz citādi objekti, kas tev var tā kā uzbraukt virsū, ieskriet pa šosei lielāks ātrums, tomēr, ja tur sanāk krašs, tad tur, protams. Tu vienalga, ka tev ir aizmugurē, tu jau divreiz vairāk sāc domāt. Jā, protams, tev ir atbildība, tev ir vēl viena dzīvība. Tāpēc arī, ja tu divreiz vairāk domā, tāpēc arī uz Rīgu nebrauc. Ja godīgi, ja sakot, man vienam pašam uz Rīgu ir bail braukt. Cik es braucu, man vienmēr ir bail. Es braucu pa kaut to pašu autobusu joslu, skatos it kā, jā, bet tie šoferi, viņi neskatās. Viņš vienkārši izdomā tieši pirms krustojuma, ka viņš rauj pa labi, pat nerāda pagriezienu. Man ir bijis 2 reizes kaut kāds, un pēdējā laikā man ir reāli pašam bail, jo tu it kā brauc, viss ok, bet tev vienkārši nonesīs vienā brīdī. Nesmies, man šodien 3 situācijas Rīgā. 3 situācijas. Es braucu no Čiekurkalna cauri Rīgai. Viens izrauj pēkšņi priekšā. Es jau redzu, ka viņš ir jāraus. Es jau esmu ietrenējies tādās situācijās. Tāpēc. Es saprotu, es gatavojas. Jebkura mašīna grib mani nogalināt. Tāpēc, ja mēs domājam 2 reizes, mēs nebraucam uz Rīgu. Gandrīz identiski doma brauc. Es braucu ar domu, ka es esmu neredzams, ka man neviens neredz. Jā. Es tā kā spokstē braucu un jebkurš man var piebraukt kaut kur priekšā. Tas, ko tu saki, kur kāds kaut kur raus, katrs prauga, ko es redzu, kur kāds varētu tur mēģināt ieraut. Man visāk ir 2 pirksti uz priekšējās bremzes, kad, es mēģinu paredzēt, ka tur visticamāk, ka kāds varētu gribēt iebraukt. Un vairākas reizes tas arī ir. Jā. Nav bijuši katastrofāla bremzēšana, bet tā domā, tur varētu kāds iespraukties. Un tā arī ir, kad deguna galā man spraucās. Vispār jau ir labi visu laiku turēt 2 pirkstus. Jā, man viņas tālsāk. Pa šosei braucot, tur uzvajag kaut kad... Atrast dzīvnieki. Jā. Un tikko mums arī kandidātam vienam, kas Andrejam gadījās uz 80 km/h stirnu. Paņēma. Vienkārši izlec, jā. Mēs veiksmīgi. Tikai tehnika. Tehnika tikai, jā. Un, protams, stirnu, diemžēl gāja. Rihardam jau arī pirms, kad tas bija pāris gadu apakaļ, viņš sunu paņēma. Jā. Labi, tas gar mājām bija, gar ciemu, jā, tur laukā. Arī. Gar mājām braucot, vienmēr ir jādomā, jāplāno. Jāsamazina, jā. Viņam tur ātrums ar nekāds nebija, viņš uz kaut kā. Jā. Bet, runājot par to pašu ātrumu, vislabākais ir drošāk ir braukt tur tas pašu lauku rajons kaut kāds. Kas mums tieši arī patīkot šādi veidi.
Jo, ko arī senie rāda, tur pasies jau riku buciņš, jā, tur uz lauku pasies salriets, riku paskaties to, paskaties tas. Nu, ļoti daudz, ko var redzēt, jā, tas ir komunikācijas sistēma. Tas ir arī viens pluss, ka tu var pateikt, rekur tur tas ir, rekur tas. Nu, bērns arī skatās, ko mašīnā, galva atliec uz paneļa, jā, un gul, un te, ko tu īsti neredz. Paņem telefonu rokās, jā, tur uz mocīšu tā baigi nav. Tu esi tā kā saplūca to dabu, jā, pasies, reku puķītes zied, rekur tas, reku brauc tiltiņam pār, apstājās, jā, uzmet tāds. Ātrumi nav lieli, un tu vari vairāk baudīt, tā ir tā baudīšana, jo te jau jāatceras ar to, ka mēs braucam ar bērnu. Ne jau es ar sevim un džekiem var tur maukt offroadā dubļos līdz vannai, jā, līdz ausīm, tam līdzīgi, te jau jādod tam bērnam tas kaivs, lai viņam ir patīk tas brauciens, nevis tu ieskrējies, nobremzēji, iedeva bērnam dubli, vēl kaut ko viņš tur nokrīt, sasitās, viņš jau nākamreiz ar tejiem negribēs braukt vairs, jā, tā kā nenormālais, jā. Jā, un tas ir tas, brauc lēnītiem, piestāja kafēnīciņu, paņēma friškas suliņu, tādu padzer kaut ko brauc tālāk, kaut ko paskaties, kaut kur uzkāpi, kaut kur, Man liekas, ka daudz vairāk tu vari redzēt mocīti vispār, tas jau tāds in general, tāda offroad mocīti, tu vari vienkārši tur redzēt daudz vairāk lietas, tādas vietas un lietas, ko tu neapmeklētu ar mašīnu vai ar ielas mocis, tā kā nekāda. Bet vispār runājot par tādu sportisko daļu, jūs abi divi, Robert, bijāt uz Mīzeļmopšu pasākumā, braucāt tur to sarežģīto maršrutu. Šogad? Nu, šogad, jā. Sarežģīts. Tas bija... Viņš bija viegls. Kā kuram skaitās viegls. Man bija viegls, jums bija varbūt viegls, bet bija, kas tur nenobrauc viņu līdz galam. Un tā kā nemaz tik viegls viņš... Pagājuši gadu viņš bija izaicinošāks. Pagājuši gadu bija izaicinošāks. Jā, šogad bija, tur bija pāris tās vietas tādas indīgākas, bet tā padās, man liekas, Maleči, ka jūs tā kā divatā nobraucāt to. Mēs pagājuši gadu arī viņu visu divatā nobraucām. Mēs izbraucām no mājas, no Cernikavas pagājuši gadu 10 no rīta. Un tā bija pirmais brauciens ar viņu. Es domāju, kā tur būs, bet labi, viņš sākās brauciens tur pie Rīgas, tad iet tur gar Vangažiem. Tas jebkurā gadījumā sievai pusstundas attālumā, ko atbrauk, es tā pie sevis galvā piemetu, pēc stundas, varbūt 2, tad jau gan jau, ka es zvanīšu sievai, lai brauc savāds. 5, ir kaut kādi 5 pēcpusdienām, mums ir vēl kaut kādas 2 stundas jābrauc. Ir kārtējā pauze, braucam priekšā čaļi ar močiem stāva, redzēt sejās jau tāds sagruns, večiem jau ir. Mēs tā viegli tur piebremzējam, Evelīna paceļ stīkoņu. Kas ir, veči, ko sēžat? Jābrauc! Atpūtāties, braucam! Mēs nobraucām mājās, mēs bijām 11, viņi 13 stundas, labi, tur pāris stundas bija tai svēciemā, bet principā 13 stundas uz moču. Tev jau arī nav tas skatos, tas vieglākais mocis. Bet tu jau var noteikti tajā brīdī, kad Evelīna tā iebļaus, jau var noteikti būt vēlējies, ka tev būtu tonētie stikliņi, jā? Vai jau var, protams, bija jau sagrūvs tā diena, jau garu un mocis liels smags, bet tajā mirklī tādu haifu uzsit nevar jau tagad stāties un pūsties. Tētim jārādīt, zin kā. Muskuļi kā. Lātiņu uzlikt. Jā. Jā, es domāju, mēs varētu vēl izrunāt tādas varbūt lietas, ko klausītājiem, kas būtu tā kā arī interesanti vēl no tās puses, kā piemēram, cik vecumu, ir kaut kāds vecuma ierobežojums, un kad var vispār, tu teici par tiem kāpšņiem, vai ne? Tas jau arī ir vienīgais. Vecuma ierobežojuma nav. Kādreiz bija, bet... Kādreiz bija, tagad nav. Tagad ir tā, ka, ja tu bērns uzsēžos aizmugurā un viņš ar savām kājām aizsnieg kāpšos, var braukt. Tie, kas nevar aizsniegt, viņiem ir speciāli krēsli, arī tāpat kā velosipēdam ir uzliekam krēsli, tāda stiprinājums ir cilvēki ar internetā iegūglēt, jā, viņi pieskruvējam, uzliekam, fiksējam, jā, un tad var mierīgi sēdēt, tā kā uz riteņa. Bet vecuma ierobežojuma nav, kaut lai zīdēni, jā. Nē, zīdēns ir garām kājām var, jā. Tas, kas var sēdēt, jā. Tas, kas sēdēt un aizsniegt kāpšu. Jā, bet ja nevar, ir tas krēsliņš. Ir tas krēsliņš speciālais uzliekams, arī var braukt ar tādu. Tur atkal atgriežas noteikti pie tā varianta, vai tu gribi tā kā sprādzēt klāt pie močiem. Jā, tas ir, jā, pats izvēlēs. Es noteikti nekad negribētu piesprādzēt savu bērnu. Jā, tas ir pats izvēlēs, jā. Un arī tas, ka, piemēram, braucot, ja ceļš, tu brauc kaut kādas, nevajag pat offroadā braukt, vienkārši brauc pa Latvijas ceļu. Jebkuru Latvijas ceļu, tur daudz bedres, un tam bērnam visu laiku viņam sita kā pa reāli, viņš nespēja piecelties, viņam reāli pa mugurkaulu sita, tad es domāju, ka jā, tas ar tā. Prātīgi. Tā, ka man bija mazi bērni, tas arī bija domājis, varbūt tādu beņķīt un tā kā... Vislabākais ir, ka es to neizdarīju. Vislabākais jau tas ir, lai, teik jau piekritīs arī,
Tad, kad bērns jau ir apzinīgi, jau viņš saprot apmēram, ka tu viņam izstāsti pietupties, piecelties, viņš apmēram saprot komandas kāpšu apmēram jau tā, nevis tur uzliec tur apmēram bendārznieku vecumu, vecumu bērnu, viņš jau īsti vēl nesaprot, man liekas. Tā, lai tu justos pats komfortabli, tas ir tas, ko es arī noteikti kā Roberts piekrist, Lauris, tā, lai tu justos droši, ka tavs bērns pie tevim ķerās. Pirmā reize bija, ka viņš ir noturēties, ka viņš saprot, turies, nevis, viņš kaut ko uzliek, un tad viņš tur kaut kur daudz mums ir tas vecums, lai saprātīgs, lai tu viņam var izstāstīt kaut kādas, ir, piemēram, kas ir tās lietas, vispār ir kaut kādas lietas, ko jūs tā kā pārunājāt pirmo reizi, vai vispār ko pārunājāt katru reizi bērnu? Es pašos pirms sākumos kāpšļi un nekādā gadījumā nost. Zinām, mazums tur kāja kaut kur tur apnīgi, garlaicīgi, vēl kaut kas kāds posmiņš garlaicīgāks. Mēģinās tur kājām spēlēties. Skaidrs, ar riteni vedot, tur ātrums nav liels, piemēram, uz bagāžnieku, ja sēž. Bet šeit jau ir, pilnīgi cits. Jā. Tas ir, tāds uz kāpšļiem, sēžam un, tad, turies cieši klāt. Pašos pirmajās reizēs. Tā, lai bērns arī jūt, kur jākopē, kur jāsasvarās. Vai, tu kaut kā stāstīji par to kopēšanu bērniem? Jā, kad, līdz tā kā lai nāk. Lai nepretojās. Lai kopē, principā, vecā. To, ko tu dari, to, ko es daru, tad lai arī to dara. Kaut kādu kājās celšanos arī es mēģināju? Nē, tas diezgan rēti braucam. Tas nav tāds. Pagaidām tas nav. Tas ir individuāli, kas sēž uz mocīšu. Tad Roberta, tu vari arī ieskicēt kaut kādas, tev kaut kas atšķirīgāk no tā? Mēs sākumā īsti neko neizrunājām, vienkārši sēdi turies. Jums pirmā reize bija uz Svētupi, jā? Jā, sēcies. Tā kā braucam offroadā. Tas bija pirmais brauciens viņas, jā. Kārtīgs. Tie, kas nezin to pasākumu, es nezinu, tas maršruts ir, viņš nav šausmīgi grūts, viņš arī nav pārāk viegls. Viņš nav, ne viegls, ne grūts, viņš ir izaicinoši brīžiem, jā. Kaut kas līdzīgs tetiņam, apmēram varētu. Bišķi sarežģītāks. Tets lielākoties ir tāds viegls čuraits. Jā. Tur vairāk ociņas bija pa vidu. Bet, tāds pa mežu braucot jau, vairāk, ka mēs pa šosei kaut kur esam braukuši, tad kaut ko esam runājuši par kāpšiem, ko tu minēji, jā. Mēs ar Evelīnu izrunājām tad, kad es ēnā ieraudzīju, ka viņi sēž aizmugurē lotus pozā. Es domāju, viņi kaut ko tur ģemās, grātās, ko viņi tur dara aizmugurē, un es sajūtu, man zem dibēna pabrauc. Es saprotu, ka tās nav rokas, un es pastos saules ēnā, ka viņi tur, lotus pozā apsēdusies. Garlaicīgi. Nākamajā pauzē izrunāja, ka Evelīna... Tā jau mašīnā sēž jau parasti jau, bet ieraduši mašīnā. Ļoti labi. Motorikas saucamā, kad spēj balansēt. Kā tev, Roli, ko jūs kaut ko izrunāju pirmo reizi, vai vispār katru reizi kaut ko ir kaut kādas lietas, ko? Ja godīgi īsti neatceramies, kaut ko stāstīt jau sākumā. Man liekas, baigi minimāli. Minimāli pāris komandas par roksignāliem, kad ja kaut kas ir vajadzīgs, atceros to, ka ja mums nebija komunikācijas sistēma, tad pieklauvēt, iekniept man vienalga pa sānu, ja kaut kas nav. Arī piecelties, un piecelties bija, ko es atceros, ja mēs kaut kur braucam pa kādām bedrītēm, kas ir, jo mēs arī sākām jau nedaudz, pašā sākumā pa grānceļiem, tādām bedrītēm, un svēršanās līdz kopēšana, jā, tas bija. Galvenais bija tā, ko es vairāk pieminēju, tas ir turies man ap vidukli, lai es viņu jūtu, un viss. Jā, ir bijis šādi. Jā, un, piemēram, labi arī vēl tās lietas, ko izzināt, kas no ekipējuma, mēs kaut kā bišķiņi pieskārāmies ekipējumam, bet kas tāds, jums katram noteikti, man liekas, ekipējums vispār ir tāda lieta, ko ļoti individuāli katram cilvēkam braucot. Ja tev, varbūt sākot, tu tur dari tā, kā citi dara, bet pēc tam jau, kad tu kaut kādu ilgāku laiku tu brauc, citi brauc mazāk ekipējumu, citi nobruņojās vairāk paši priekš sevim. Un tas pats arī, man liekas, ar bērniem, jo tur ir, man liekas, tur jau ir kaut kādi arī tie, piemēram, vismaz pašam sev par to, pašam sev priekš ekipējumu, ja tu esi ļoti nobruņojies, tu vairs nejūti to moci tik labi, tu nevari tik brīvi kustēties. Un tur tāds tas balansiņš, bet tas ir mums kā pieaugušam, tam ir katram brīvprātīgi, bet mēs kā pieaugušais atbildam par savu bērnu. Un kas ir kaut kādas tās lietas, ir kaut, kas ko tāds varbūt, pamata ekipējums un kas liekas, ko vajadzētu vēl vai? Pamata ekipējums, tas ir, baigi jāsaprot, kur tu taisies braukt ar viņu, ar to bērnu. Tā kā mums vispār sākotnē tie ātrumi nebija,
Es pats braucu praktiski tikpat pliks kā bērns, jā, lai būtu līdzvērtīgi. Primārais, kas mums bija, tie bija apavi. Pirmais, tas mums bija, ka apavi man, Enī man iet jaunsardzē, tad mēs izmantojam tos, kā saka, militārā tipa apavus. Tiem bija garie zābaki. Lai potīti sastiprinātu, ja gadījumā, ja tiešām mēs gadījumā krītam, lai tā kājas vismaz, jā. Jaka, mums bija vienkārši parastā jaka, vienkārši parastā izbraucienais, tad bija, es atceros, man bija pavēs, un bikses garās. Un viss, tas ir tā, kā mēs braucam. Pēc tam jau, protams, sāk nākt jau kājasargi. Jā, par augšu mēs augšu, lai justos brīvo, tas ir tas balans, jā. Varbūt kāds to nosodīs, jā, ka tur jānoekipējas, iedomājas tagad bērns tā kā robokops, jā. Bet tas attiecīgi, kur tu brauc, kāds ir ātrums un, uz cik ilgu laiku, jā, tas varbūt katram individuāli. Citi, piemēram, vispār pat bruņu krekals nevelk, braucot motokrosā vai kaut kur ārdoties pa mežu, cits velk, tas ir baigi, ļoti, tas individuāli ir, Es arī ļoti maz velku, man ir tikai apavu praktiski un uz ceļiem. Es zinu, ka tu diezgan pliks brauc, mēs pagājušajā runājām par to, tieši, ka tu brauc vispār bez ceļsargiem un es jūtos ļoti ērti, un es esmu mācījies arī kā krist. Ne tieši no motocikla, bet tieši vairāk no velosipēda arī, tas man nāca no bērnības arī, tas varbūt tā ir iegājies, bet par bērnu, Tas ir katram, tas ir katram, Tas ir, es nevienu nenosotu, piemēram, kurš pilnīgi var ģērbties. Ja mēs braucam, piemēram, tagad tālāk, mēs taisīsimies braukt Lietuvu, Igauniju, Poliju, vēl kaut kur, es noteikti ņemtu to standarta, kas ir tekstila jakas, ar elkoņu sargu, kas tur ir iekšā, un parastās bikses ar ceļu sargiem. Droši vien, ja par Rīgu braukāt uz darbu un vedāt uz skolu, droši vien ar kaut ko līdzīgu. Kaut ko līdzīgi, tas ir. Vienkārši mazā izbraucienā, mēs praktiski tā esam čilā, vēl vairāk baudīt. Bet tā liela izbrauciena, ir jākar, lai tev ir pasargā un no vēja. Bet tev saka, kā cik cilvēki tik viedokļi. Es savu bērnu brauktu, es viņu ekipētu. Es pats ļoti daudz ekipējos, jo es esmu bijis avārijā, es esmu bijis, es zinu, kā tas ir, kad ir sitiens, bet kad tev ir labs ekipējums, tu to nejūti, principā. Ja tev ir tāds viegls sitiens, man, piemēram, ir bijis, ka man mašīna iebrauc arī joslā, uzsit, nebūtu ekipējums, būtu lausts cēlis, tur potīte, visu, es vienkārši situācijas dažādas, Tas ļoti dažādi. Iedosim vēl viedokļus. Jums, Lauri, tevim sākam. Man ir tā, ka man jau ķiveres un aizsargi bērniem visi bija, jo viņi ap divi gāja BMX-ā, pat trasīti, attiecīgi aizsargi visi bija, izņemot apavi. Apavēm izmantojam kaut kādus pārgājienu vai kaut ko tādu, kas bija nedaudz augstāk. Moto apavi pagaidām nav, bet, bruņas, Bet arī skaidrs, ka ne visur, un ir kaut kāda neliela pretestība arī pret to. No braucēja. No braucēja pretestība ir, tā kā, ka... tāds augšēja bruņa, tādu visu negrib vilkt, jo, skaidrs, ka, labi, mums ir tādas mīkstās ērtas, vieglas, nav tās plasmas, taču, jebkurā gadījumā, protams, karsts un tā tālāk. Bet, protams, ķiveri, apavi, ne legingi, kaut kāds džinsiņš, kaut kas tam līdzīgs, lai, kaut kas nedaudz... Kaut kāds zāriņi, vēl kaut kas skaidrs, ka mēs pa asfaltiem tā baigi nebraucam, pa mežiem vairāk, un, neesam vēl aizgājuši līdz tam, kad, bet noteikti, kaut kas nedaudz vairāk būs. Tas procesā. Jā, un mums tagad ir tieši Ienesa studijā Ienesa bruņas. Jā, Evelīnai nopirku, tā kā viņi izdomāja, ka viņi atklāja, ka viņi tiek līdz kāpšņiem, vai ne? Tās ir freestyle, laikam bērniem freestyle bruņas, ko Facebookā ieraudzīja viens tirgoju, sazvanīja nopirku. Ir ceļu sargi, elkoņu sargi un tad ir ķermenītim šī tāda te bruņa. Baigi forši, izskatās, ka nav ļoti... Viņai nav jautājumu vilkt, nevilkt, vai ģērbamies, braucam. Citreiz, protams, uznāk besis, kad tur tās bruņas atkal jāvāk.
Un, protams, jā, zābaki ir. Nē, protams, tas ir tas diskomforts, protams, ka tu brīvi kustēties, bet tas ir, ko jūs teicat, ja tālākiem braucieniem ir ideāli. Šitādi pilnīgi forši ir. Var uzvilkt to pašu džersiju, nepieciešams karstā laikā, ja grib uzvilkt biezāku jaku, pufai kaut tajā džemperu savējo. Var mierīgi braukt. Nu jā, tad rozā kaut ko, ja grib, zin kā, meitenīgi, zin kā. Tādā ziņā, man liekas, šitādas atsevišķi tur ceļu sargi un, šitie tādas, atsevišķās bruņas arī, piemēram, bērnam, bērni diezgan ātri aug un palielam, katru gadu tu nevar viņam klimu jaku par štuko. Es nezinu, vai ir tādas klimu jaciņas, tā kā lielādas. Mazās klimu jaciņas par štuciņu ar airbag iekšā, tā kā. Tas ir tas viens faktors arī, uz gadu. Nopirkt, jā, tas bruņas viņam pirkt visu laiku un mainīt sevišķi ar apaviem. Bruņas jau viņas pavalkās. Bet tu jau vari lietot. Ideāli, ka tu, ir kāds pazīstams vēl kaut kur pārpērk, ja ir lielāks meitas. Ja pasiet, tomēr motokrosā, bērni ļoti daudz brauc. Principā var kaut kādu motokrosa ekipējumu, kaut kāds sastāvdaļas piemeklēt, varbūt ne visu, protams, visu neieģēt. Te jau arī Robertam ļoti ir, tas jau ļoti līdzīgi, tās bruņas palēmiņas tur runās. No freestyle, puika, kas brauc freestyle, jā. Tas jau līdzīgs. No viņām bija izaudzes un trases BMX, motokross, es domāju, ka viņam viss diezgan līdzīgs tās. Motokrosā smagākas, bričkiem vieglākas. Bruņu uzvelc, un, ja tu brauc pasauli tālāk, ceļam, tad ir kaut kas jāatrod, kas ir abrazīvs. Jā. Vienkārši tekstiljaka uzvelc. Kaut kādu korduru kaut kādu. Nevar jau zināt, cik abrazīvs vispār ir tās jakas arī, ar ko mēs paši braucam. Tas tur, ja nav tur kaut kāds super klimu. Viņām jau rakstīts tur klasē A pret tā kā nedaudz var paslīdēt, tur 10 metrus. Es kaut kur šito čekoju. Par šito ten arī, un kad tās pārsvarā visas jakas ir kaut kāds kā tur bija, tā kā A ir pirmais? B, tur, 3A tas ir tā, ka tu var uz sotaku jau šļūkt, vai ne? Pa baterijām runā, 3A, 2A. Tur dažādas tās klasifikācijas, protams. Ar 2A tu var šļūkt uz 50 pa pilsētu. Uz šoseis, ja tu, un pārsvarā visas jakas ir līdz 2A. Man tagad sainteresēja, kāda ir man jaka. Jāņem vērā. Labāk neiespring, brauc un priecājies un neiedomā. Es nezināju tādas lietas vispār. Pa Bāni Vācijā brauc un smaidīju, un tad princi tagad tā, Spāņa, 2A. Jā, 2A baigi forši jakai, ja. Biksēm arī vajadzētu. Un tad viena ļoti būtiska nians ir aizmugurē rāvēslēdes. Praktiski visām jakām. Ar biksēm kopā sāķēt. Un bikses ar jaku kopā. Tas ir ļoti būtiski nians, jo... Uzrauj. Protams, tu jau slīdi, tev jaka aiziet, tev jau viņi par kaputs pārvēršās, un viņi jau vairāk nav. Tur kaut vai 10 ir. Tas neko nedos, ja viņi nebūs sasaistīti kopā. Džersiem tāda funkcija nav. Viņš baigi ādri. Es braucu ar bruņām. Viņš jau jāvāk nospēc. Jā, es braucu ar bruņām. Ar visām rokām man ar tādu. Jā, un viss. Piedodiet tādiem, bet tagad Rīgā novērojat, kā motociklisti brauc. Labi, ja ir apelkā, 10% tikai ir ekipējums. Te var pa šito pat nerunāt, tas ir. Tur, tas jau ļoti dažādi, protams. Tiešām var nerunāt, jo es esmu tādās citreiz braucu savu Rīgu, es jau skatos, es zinu, ka viņi tur ir, bet iedomājies lielākā daļa vispār tā kā nenojaušu, ka tur kaut kāda močas tur atstāja to vietiņu. Es zinu, ka jāatstāja bišķiņu vietiņu, lai viņš var starp joslām izbraukt cauri un... Un kas pliks pabrauc. Krokšos kaut kas aizies. Dāma ir striķīti. Šito mainām nav ko. Tā ir, jā. Tas ir tieši tāpatās, kā mēs tagad runājam. Kurš velk bruņas bērnam, kurš nevēl kādos braucienos, tur tas pats, lai viņš katrs pats. Tas ir katram. Jā, katram un tur. Individuāli, un, zinām, man liekas, uz tādas labākas nots vajadzētu ievirzīt šo sarunu. Kas kaut kādas, es domāju, jūs katrs varētu pateikt kaut kādas, kas jums ir bijušas spilgtākas. Lai bērni runā vairāk, lai. Es domāju, sāksim ar tevīm. Manīm? Labi. Kas tev kaut kādas spilgtākās atmiņas, kas ir bijušas kādā izbraucienā? Vai sāksim ar bērnu, lai viņš pasaka, tāpēc es pateikšu priekšā. Es bērnam pateikšu priekšā tad. Tu tagad pateiksi, labi. Es viņai pateikšu priekšā, lai bērni. Sākam ar bērniem, jā. Kas kaut kādas tāda foršākā lieta, kas ir notikusi? Man spilgtākā atmiņa ar moci ir, kad mēs braucām pie ezera palikt par nakti ar hamakiem, un vienkārši mēs tur ceļa vidū vienkārši bija tāds liels koks, un mēs negribējām apbraukt apkārt, tāpēc mēs vienkārši mēģinājām pārbraukt pāri, tāpēc es pēc tam palīdzēju tētim, kā pārcelt pāri moci.
Jūs nenokritāt, lecot pāri? Nē, mēs nokāpām no moča tajā brīdī. Un vienkārši stūmām. Var parādīt, cik krasns apmēram bija tas koks? Kaut kur ap šiti krasns. Tas bija tievākajā galā. Un tagad teicis var parādīt, cik liels bija tur. Kārtīgs makšķernieks. Jā, nu iedod tālāk mikrofoniņu, ja jūs varat pastāst arī kāds. Man spilgtākā atmiņa ir, kad tētim apstājās mocīts, un viņš ieslēdza, un tad mēs tā kā uztaisījām saulīti. Tas ir tā uz vietas, ja tā kā saulītis. Jā. Tev apstājās mocīts, man likās, tētim apstājās mocīts, ka tā kā saplīs. Piebremzēja, un tad saulītis, tas ir super. Nu, apgriez riņķi un brauc vēlreiz smiltiņu tur vajadzēja. Smilšu posms vajadzēja patrenēties. Es varu pateikt, ka man nav apmēram spilgtākās atmiņas. Nav nekas tāds, kas tā kā... Jūs tādi vispār skarbie, jūs man salikāt mīzeņu mopšu pasākumā lēnu braukšanā. Nenāk tikai sprātā, kas salikāt ļoti daudz, tur arī īstenībā, kas neaizbrauc līdz galam tur tajā pasākumā, jūs tādi skarbie. Mēs ar nopelniem nelielamies. Bet, mēs vienkārši bliežam. Jā, jūs mēliši. Nu tad tētiem varbūt tās kaut kādas atmiņas, kas kam ir, kamēr līdz Rolim iet mikrofons, domāju, Roberts var pateikt kaut kādu. Dod, stops, man jau ir mikrofons. Nē, nu tas spilgtākais jau, protams, bija tas pirmais brauciens. Kad es domāju, viņi ar mani stundiņu tur pabrauks un tad zvanīšu sievai, vai brauc savāds, bet nē, viņi uz manis aizmugurē sēdēja tās 13 stundas un pārējiem arī uzsauc, ko sēžat. Jā, pareizi jau teici. Tas pirmais brauciens ar viņu un tas arī tās ļoti spilgts. Bet tas diezgan drosmīgi, tā kā pirmo reizi es tādā pasākumā. Tādā pasākumā, jā, tur kopā. Izbraucam līkumiņu pa mežiņu bišķi. Aizbraucam te patās te līdz, līdz veikalam aizbraucam. Bliešam 13 stundas līdz. Tad viņi man tur vēl aizmugurē saka, kā jābrauc, brauc tur, un es vienā vietā nepaklausīju, un tad es uz kaut kādu cēlumu uzsitu ātrumkoķi nolauzu acīm. Tad mēs tur viņu mežā vēl remontējām kaut kādu brīdi, viņi stāvēja blakus un lamājās uz mani. Es tev teicu, tev bija tur jābrauc. Tu aizbrauc tur, tu man neklausīji. Es visu pateikšu mammai. Daudz atbalstītāju blakus stāv. Laura, tad tu izstāsti, kas tev tādi spilgtākie. Mums ir pāris vietas, kur mēs parasti aizbraucam. Tas tāds Leģerkalns. Tas ir biežāk jau vakaros. Uzbrauc tad saulaiktiņš foršs, tad bildīt uztais pa piemiņu. Un tas ir biežāk ar meitu tur, un tad ar dēlu savukārt tādi spilgtākie momenti mums ir 31. decembrī. Neatkarīgi no laikapstākļiem mēs arī pavizinamies ar mocīšiem, katrs ar savu gan, un tādas konkrētās vietās kādu bildīt, tā lai var paskatīties, iegrimt atmiņās kādreiz. Katru gadu kā mainās, ja tas... Jā, citreiz ir sniegs, citreiz lietus. Un sniegs, un dažādi. Tas tāds nāk. Bet dēls tev arī brauc tevim ar moci? Šoreiz viņš nebrauc, bet citreiz viņš brauc tevim arī vienkārši kopā brauc. Tur ir tāda dilēma, es atbraucu ar vienu. Vienu izvezinu, tad otru jāizvezinu. Un šoreiz... Pašam es tagad sevi izvezinu. Tas jau tur kāds pāris stundīts jau nebija. Jā, šoreiz skaidrs, ka tā nesanāks. Iespējams, ka viņš gaidīs, tad būs kāds aplīts jāizved, bet viņš būs bēdīgs šoreiz, diemžēl. Nākošais nāk. Uz nākošo podcastu. Jā, arī. Ar nakšņošanu. Tam bišķi jāsagatavojās. Trešdienā sarežģītāk. Rolis vēl nebija, vai ne? Nebija tu. Tu runāji, nerunāji? Par saviem spilgtākajiem momentiem. Es gribēju izlīst. Nē, man ir 3 spilgtākie momenti. Tie ir arī atspoguļot manā YouTube video. Cilvēki jau, kas skatījuši, redzējuši. Pirmais, to, ko Enī jau minēja. Tas mums bija tāds team buildings ritīgs. Tas baļs bija liels. Tur nevarēja atbraukt ne pa sāniem, tur bija krūmi vienkārši brikšņi. Un braukt apakaļ tagad visu to lielā gabalu. Nē, man ir mērķis, ja es biju braucam.
Saka, jātiek pāri. Mēs lauzām zarus, likām to trepītī, stūmām pāri, un man tas somas liels Enduristana, dzintars jau zina, tas Enduristana 32 litrīgi viena soma, man bija 2 tādas laismas, nopakojušies kārtīgi. Tā kā tanka. Mikrēna bija līdz. Kā Rihardam Jā, un viss tas svars lielais un jādabū pāri, un es uzkaros. Un es nevaru, man vajag to mazo sieviešu 2 zirgu spēku, jā, tur es saku, palīdz. Un tas stūmām tur ņēmāmies, un tad pāri visu tur, rītīgi labi, jā. Tad vēl viens moments bija caur dubuļpeļķi, jā, kad es saku, kāp nost, es saku, tagad es braukšu tādu dubuļpeļķi, tur arī tāds, es tur tādu divdapā laidu cauri, nevaru nokrist, mocītīm jābūt tīram, zin kā vēl meitene jāsēž aizmugurē. Nevar jau jā, noblabēties, jā, viņi tur arī man koriģē man, jā, kur braukt un viss caur un tāda. Gāzīt, dot gāzīt vairāk, tēt nebaidies, jā. Un tad pēdējais bija pat pavisam nesen, kur mēs no Ķībsals izstāžu outdoor izstādes, mēs iznākam ārā un gāžu lietas. Viss mums plānā bija jābrauc, mēs brauksim pa nakti, palikt un laižam visu ārā un reāli. Jā, viss un te video ir, un tad es arī cilvēkiem stāstīju, nevajag baidīties braukt Lietuvu, viss ir ekipējums normāli. Mēs aizbraucām lietas laikā, aizbraucām uz Dundurpļavām, pastaigām pa Dundurpļavām, apskatījām tur, jā, iebraucām kafēnīcā, sasildījāmies, sažāvījāmies nedaudz, jā, paēdām un laidām nakšņot. Tas tādi spiltākie momenti ir. Kā meitē par to lietas braucienu? Tas lietas brauciens nebija tik slikts, jo mums bija tās speciālās lietas jakas līdzi, tāpēc mēs viņus ātri tur uzmācām virsū un vienkārši turpinājām braukt. Kā saka, tu vienkārši izbaudīt to visu braucienu. Jā. Jā. Es domāju, mēs tad noslēgumā, lai paliek vēl pie tevi mikrofons, mēs domāju, noslēgumā sāksim ar meitenēm, mēs varam vienkārši, kaut kādas, jūs varat pateikt kaut kādas iedrošinājumus, gan vai no bērnam, kā kaut ko, lai iedrošinātu arī ko citus vecākus iedrošināt savus bērnus ņemt moto izbraucienā. Ko tu viņiem pateikt? Es citiem teiktu, ka vienkārši ir jāpamēģina un jābrauc. Labi, ļoti labi, ja tad vēl tālāk. Es citiem bērniem teiktu, ka nevajag baidīties, kā tu nokritīsi, vai apgāzīsies, vai būsi sasmērējies ar dubļiem. Tas ir sīkums īsti. Jā. Man liekas, ka vienkārši teiktu, ja tu neesi pamēģinājis, tev ir jāpamēģina, un tu nezini, kā tas ir. Ja tu saki, ka nē, es negribu, bet tu nemaz nezini, kā tas ir, kad tu brauc ar mocekli un apgāzies dubļos vai uz zemes. Tāpat kā es ar tēti nesen apgāzos iepriekšējā braucienā. Un tagad mammai tas nebija jādzird. Bet kā par to nevienam neteikt. Jūs tāpatās šodien atbraucāt ar mocīti? Jā, tāpatās gribētu. Jūs varat iedot tētim jau pašam savus mikrofons. Tu var padot uz roļu pusi, bet es iesim ar tēvim tad tālāk. Tu vienkārši kaut kādu vecākiem kaut kādu iedrošinājumu, vai arī nedariet to, ko es daru, vai arī tu vari teikt, kā ir. Nebrauciet ar bērnu ar moci, vai arī kāpēc braukt? Es teiktu tā, ja tētis ir pietiekami drošs un pārliecināts par sevi, tad brauc. Ja tu šausmīgi baidies, tad labāk nebrauc. Jo, ja tu no kaut kā ļoti baidies, iespējamība, ka kaut kas notiks, paaugstinās krietni. Ja esi pārliecināts, tad viss ok var braukt. Jā, es ieteiktu noteikti kaut vai vienreiz izvest savu bērnu, svešus bērnus nevediet, bet savu bērnu noteikti vienreiz, protams, ja jūtās droši. Taču bērnu vajadzētu iedrošināt, pamēģināt drošā ātrumā, drošā vietā, droši apstākļi, lai ir. Un redzēs, kādas ir emocijas bērnam. Iespējams, viņam nepatiks un pateiks, nekad viss pēdējā reize, bet visticamāk tā būs tāda dzirkstā. Un katru reizi, kad kādā izbraucienā brauks vai piedarbinās mocīt, bērns jau skries jau. Izvizinās mani, un tas jau ir emocijas. Un prieks, laime un tomēr kaut kādas atmiņas bērnam paliekās. Un es domāju, senčiem jau arī diezgan protams, tā, kad... Smaids, prieks, kad, paldies, ka bija baigi forši. Papildinājums.
Ja tu pats nesi drošs, ka tu nemāki braukt ar moci, tad labāk nebrauc ar bērnu. Jā, tā ir. Jā, tieši tā, to es arī piekritīšu Robertam. Tad arī viens ir tas, ka jājūtas pašam drošam ir, bet nākamais jau ir, nevajag tiešām baidīties. Ne no tiem laika apstākļiem vajag izmēģināt, un vajag atcerēties to, ka tas ir nenormāli labs saliedēšanas pasākums tev un bērnam. Aizbraucot, kaut ko piedzīvojot un tāds labu laiku pavadīšana tiešām. Un, nevajag jau kaut ko tagad cilvēki iedomājas, jau tagad mēs brauksim kaut kur tālu, paņemiet pa rajonu kaut to aizbrauc, jāliec tajā kafēnīcai. Aizbrauciet ar to bērnu kaut uz to kafēnīcu, padzer tēju, kafiju, vienalga, uzvedat friškas. Par Rīgas centru varbūt labāk, nē? Bet... nerunāsim par Rīgas, jā, bet vienkārši aizbrauc kaut kur, vienkārši pasēdēt kaut kā, tas pats Hesīts, vienalga kafēnīca kaut kā, pavadīt labu laiku, izbraukt pa Grantenītam, tam līdz tas ir nenormāli superīgs, tāds labs saliedēšanas pasākums. Tā kā arī bērni jau minēja un pārējie jau vienkārši vajag pamēģināt un viss. Nevajag sākumā tur, jābūt drošam, izbrauc bez ekipējuma, prātīgi, mierīgi, pa sētu, tā kā Lauris sākumā minēja, ka pa sētu pabraukāja, tieši tāpatās nākamreiz kaut kur tālāk un tālāk. Un tā kā, tas ir vienkārši jādara. Vienkārši tas ir grūti tā ņēma aiz rokas vilkt, bet vienkārši jādara. Jā, super. Paldies jums visiem daudzajiem, visiem un visām, kā atbraucāt, un tiksimies nākošajā kādā epizodē. Piesaka tie, kas skatās, šitien skatās vai tur skatās, tad piesakojiet Auduro, vai ne? Kas bija roli jādara? Tur līkšķīts, ja? Tur jānospiež līkšķīts, ja? Pasaka, kas jādara? Godīgs pat nezinu, kas jādara. YouTube. Kas jādara YouTube? Tu zini, ko tētis parasti. Spieži like, rakstiet komentārus un arī subscribe! Super, labi. Mums turpinās vakars pie ugunskura. Čau visiem! Čau! Paldies bērniem! Un dodam ručkā! Auduro! Auduro!